Esiet sveicināti vēl vienu reizi šajā ceturtdienā. Paldies Jānim un Kitijai par lielisko pēcpusdienu Radio Valmiera eterā, bet tagad studijā atgriežas Krišs un Andris. Iesim gaisā ar kārtējo akustisko ceturtdienu. Šonadēļ pie mums viesojas progresīvā roka grupa no Rīgas, grupa ar nosaukumu Indigo, un visu, ko mēs šīs stundas laikā dzirdēsim eterā, varēs arī apskatīt mūsu mājaslapā radiovalmiera.lv, un, protams, kā parasti, sākam ar pirmo dziesmu. Vīri, ēters ir jūsu rīcībā. Give a hell to the middleman, hard feelings about the past. I've seen the star to follow and a push. Design commercial. Give a hell to the middleman, no candles or light. Latitude needed in this gate, and blindfold you, and blindfold you, and blindfold you. Adios, negative. Joy from me, but the sound clearly selected by the middleman. 270 angle twist, it will blow your mind and more, blow your mind and more. 270 angle twist, grass will give you a way through his glorious truth. I'll be the one that's strong, always fucking perfect. I'll be quiet and humble, you're my licensed shepherd. Paldies grupai Indigo. Tas bija iespaidīgi. Tas tiešām bija ļoti iespaidīgi. Šo akustisko ceturtdienu mēs esam sākuši ar ko? Ar grupu Indigo. Un dziesmu? Middleman. Zini, kā parasti pieklājīgi ir tad, kad pirms sāk runāties, tad pirms tam iepazīstās. Mārtiņš. Sveiks, Mārtiņ. Krišs, Andris, Krišs, grupa Indigo, klausītāji, skatītāji. Kas spēlē grupā Indigo? Čau,
puikas. Nu, mēs esam atbraukuši visi 4 šodien. Vienu mājās neatstājām. Mēs esam Mārtiņš, kurš nedaudz sasmats balss ziņā, bet godprātīgi sēž pie mikrofona. Mēs Jānis, jebši Volkijs, kā reizēm mēdz man dievēt ar ģitāru rokās. Un tad ir vēl viens Mārtiņš, kurš nav tāds, kurš dzied. Ja mēs runājam, vajadzētu ļoti to nāk mikrofonam citādi, nu gan arī neko nedzirdam. Vai darīt to daudz skaļāk? Tā bija cita lieta. Abi varianti dara. Tātad pie basa Mārtiņš Lej un pie bungām mūsu pašu Valmieras puika Mikiņš Plikiņš vai Mikiņš Riekstiņš. Tātad čau visiem puikām un meitām. Drupiņ, Digo, čau. Čau. Kaut kā fonējām mēs te kaut kā pašā Diezgan sākumā. pamatīgi pie tam, jā. Pirms izrādes lūdzam izslēgt jūsu mobilos telefonus. Pat jādodaties savās mājās vai mašīnās. Un Jānis cerās klāt savam mobilajam telefonam. Šis nav jūsu sākotnējais sastāvs, vai ne? Nu, gadi mainās, mates irmo, pelēcīgums metspējās un ir lietas, kas mainās. Ir lietas, kas nemainās. Paldies par ekstra mikrofonu. Citādāk būtu jau beigās kaut kāds tas muguras disks jāpērk. bet jā, ka garu stāstu pārvēršot īsā mazo teikumā, ir tā, ka brīdī, kad lēmām atkal nopietnāk pievērsties mūzikai pēc pāris gadu atpūtas, tad līdz ar to par prieku dažiem, par bēdām citiem sastāvs dabiski pamainījās, un te mēs esam. Jā, šis ir mūsu sākuma sastāvs jaunajai LP, teiksim. Jauniem mērķiem. Pirmo reizi, kad mēs sākām ar Jānu sarakstīties un sākām domāt par to, ka grupa Indigo varētu atbraukt arī līdz Radio Valmiera ēteru studijai, man pirmā doma bija, es vēl Andriem atceros, kā teicu, Andri, tu tā Linda spēlē. Un tad es pastāstu pareizi, taču nē, Mārtiņš Bass spēlē. Kur Linda palikusi ir? Ierakusies darbos. Nē, ar Lindu ir viss kārtībā. Viņš visu nedēļu runāja par Lindu. Ar Lindu arī uzspēlējām arī šajā sastāvā foršu pārsteigumu parādīšanās. Lindai bija festivālā Laba daba, kur Linda ir nospēlēja pāris dziesmas. Bet Lindai šobrīd ir ļoti nozīmīgs darbu ziņā periods dzīvē, kas neatstāja viņai daudz laika tādam hobijam, kā tas ir Latvijā, kā mūzika. Tātad mūzika jums ir hobijs? Kurām nav? Ir uz vienas rokas pirkstiem. Patiesībā vairāk. Sākumā arī likās, ka visiem Latvijā tas ir tikai hobija līmenī, bet patiesībā tiekoties ar grupām mūziķiem, es saprotu, ka ir vairāk, kas tiešām, kuriem tā ir pamat nodarbošanās. Jā. Uz Labu dabu neaizbrauc. Neredzēju Lindu. Žēl gan. Nokavēja visu. Okay. Čau, Linda. Jā, čau arī Lindai. Starp citu, runājot par čau Lindai, čau visiem klausītājiem. Visi klausītāji arī var droši iesaistīties mūsu raidījumā un savu jautājumu grupai Indigo adresēt Radio Valmiera profilam, Twitterī un Dārgiem.lv sadaļā runā. Starp citu, bundzinieki jums arī bijuši vairāk, vai ne? Tieši 2. Tieši 2? Divreiz vairāk kā 1. Pagaid, tad... Bet mēs ņemam bundziniekus tikai no Valmieras. Mēs esam izlapuši. Tas nozīmē, ka... bija gari skaisti gadi kopā ar mūsu Valmieras puiku Andreju Vērzu, kur arī ceļi šķīrās arī dēļ tā, ka vasara bija ļoti, ļoti pilna. Katru nedēļas nogali bija kaut kur jābrauc, bija jāspēlē. Un, ka ir brīži, ka to visu nevar izdarīt, un tad realitāte ievieš tādas patīkamas korekcijas kā Mikiņa klātbūtne. Tad korekcijas jūsu sastāvā ir nākuši tikai un vienīgi par labu. Jā, tāpat kā viss. Bet tas taču ir ietekmējis kaut kādā ziņā arī jūsu skanējumu. Kaut kādā ziņā droši vien. Jā. Paskatīsimies, nospēlēsim vēl pāris dziesmas un paskatīsimies, ne? Vai uz labu vai slikti, jā? Jā, vai slikti. Es domāju, ķeramies klāt. Nospēlējam tas. Zilo karbunkulu. Dziesmu izvēle tikai un vienīgi jūsu ziņā, jā. Būs norma. We gotta
just a lie. Ooh, it's just a lie. It's just a lie. My God, I can feel you. I'm paralyzed. West too deep coma. I'm your daddy high. 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 Paldies māksliniekiem, paldies. Dziesmu es minēšu. Godīgi raidījuma gaitā minēt dziesmu nosaukumus. Daddy High. Sakuries, tētiņš. Šī dziesma Daddy, kas ir viena no 5 dziesmām, ko mēs savulaik ierakstījām Zviedrijas Tontehnikas studijā. Un tad šo dziesmu ņēmām līdzi. Tad esat bijuši arī Zviedrijā rakstījušies? Jā, tā ir viena no mūsu lieliskākajām pieredzēm, kur mēs ieguvām savas muzikālās krunkas. Es uzskatu, ka mēs kā grupa ieguvām tad arī kaut kādu pirmo rock'n'roll briedumu. Un bišķiņi tikām izraut ārā no komforta zonas. Tas bija 2007. gadā, kad tu esi pamalies kaut kādus 5-6 gadus, un tev liekas, ka tu saproti visu, kā notiekās. Tu tur biji studijās, sačumojies ar inženieriem. Un, visu zina no galvas, un tur var parādīt priekšā, kas ir jādara. Tu aizbrauc, un tev iedod ābeci citā valodā, un tu tāds wow. Vai pratoties tam visam, vai mācīties? Tā bija ļoti patīkama pieredze, dēļ tā, ka tieši kā Jānis teica, ka mums likās, ka mēs sapratām jau visu, ka mums nekas vairs cits nav vajadzīgs. Un tad aizbraucot uz turieni un saskaroties ar cilvēkiem, kas strādājuši ar augstas klases mūziķiem, teiksim tā, lielās scēnas cilvēkiem un pastrādājot ar viņiem, ka viņi tev pēkšņi nomaina pamperu uz kaut ko citu, un tas ir uz smilšu papīru. No smilšu papīru uz treniņu biksītēm, teiksim tā. Tas bija forši, un paldies vīriem, kas mums strādā. Kā jūs tur tikāt vispār? Ar busiņu un kuģi. Ļoti tehniski pareizi atbildēju. Jūs paši meklējāt galus tur, lai varētu uzspēlēt? Mēs tā kā bijām izdevuši pirmo albumu, kas tolaik bija Raibā Tauraņa paspārnē, tieši arī pēc Stage No. 1 uzvarēšanas, arī šepat Valmierā. Kurā gadā jūs uzvarējāt steidžā? Kaut kādā palielīta laikmetā, ja? Tā kā dinozauri vēl bija pavisam mazi, vai ne? Kad dinozauri vēl tikko šķīlās. Tas bija kaut kāds 0,4 gads kaut kas. Viens no pirmajiem varētu būt, ne? Pirmajiem steidžiem. 2001. gadā, tad rēķina, ok. 4. Skaidrs. Jā, un pasākums bija skaists, tāpat kā Mārtiņš. Bija. Un tad, kā mēs paši apzinājāmies, ka kopskaņa tam albumam, kas tā arī saucās Indigo, ka kopskaņa viņam nebija. Kaut ar dziesmas klausos, man joprojām patīk, bet bija iespēlēts tik daudzās dažādās studijās, kur katrs skaņa inženieris, kā Timrots, Treiliks un vēl citi lieliski puiši bija ielicis kaut ko no sevis. Un, ka tas bija tāds dziesmu albums, kā ar to lai kritiķi. Bāze mums ar pirkstu acī, tā bija. Un līdz ar to mūsu pašu uzdevums sev bija atrast, klausīties mūziķi, kas mums patīk, meklēt, kur viņi varētu būt ierakstījušies tuvajā Eiropā. Un, bija skanējums forši, bija Hells for Heroes, vēl pāris grupas, Cult of Luna, kur mums patika, ka pasmagā rokā tomēr gāja cauri tā analogā skaņa, lēņšu skaņa, tas nav sintētisks, nav dators notrigerotas bungas, ka principā tu klausies daudz digitālus samplus. Mēs gribējām kaut arī spēlējot to progresīvo roku, kas bija virziens, ko tajā laikā bijām uzsākuši, gribējām to dzīvo skaņu paturēt. Un tā mēs atradām internetā, sākām sarakstīties ar Tontehnikas studijas pārstāvjiem, maza lauka pilsētiņa Umeo, aizbraucām uz turieni un
Un jā, guvām neaizmirstam pieredzi. Ierakstījām 5 dziesmas, paši izdevām mini-albumu, kas joprojām ir internetā pa brīvu noklausāms pāris vietās, kā Dinozauru kapsētā MySpace vai Draugiem LV mūzikā pameklējot. Noklausāms, bet ne lejupielādējams. Kaut kas ir lejupielādējams, mēs tā neesam baigi pret, tā teikt, mūzikas zakšanu, vismaz mūsējā, cik mēs varam atļaut tā, ka to, kas ir lejupielādējams, Bandcampā noteikti ir kaut kāds dziesmas, kas ir lejupielādējams, un ja nē, gal galā cilvēki var vienmēr atrakstīt mums un teikt, man to dziesmu es nevaru atrast viņa DC++. Vēl viens parāks, palieli laikmetu. Lai Mirts čatā atraksta mums. Mirts čatā, vēl jau uz vairāk. Uz pager, lai atsūtu. Tie, kas lieto Internet Explorer, tiem man šeit mājās jau pageris. Pēdējo bija tāds kādreiz, atceries, tā kā mācījās kādā 5. klasē. Pēdējo pāris mēnešu laikā jums draugos arī vesela kaudze ar video, gan jums katram individuāli, gan arī grupas profilā video no kaut kāds ieraksts studijas, bet tas, saprot, ir rakstīts pat Rīgā. Jā, tas ir tagad mūsu galvenais uzdevums, pie kā mēs strādājam jau kopš novembra. Bija atrast Latvijā skaņu inženieri, kurš saprastu mūs un reizē spētu strādāt labā studijā, nevis tikai savā guļamistabas pagrabiņā. Un mums šķīta, ka tas varētu būt Gatis Zaķis, pie kā mēs arī ierakstījām tādu testa dziesmu. Novembrī tas bija Magic Man. Šī dziesma noteikti ir bezmaksas lejupielādēta tajā pašā bandcamp.com vai arī citur internetos. Bet tur mēs sapratām, ka tas varētu būt puisis, ko strādāt. Bet pirms mēsties un rakstīt veselu albumu, gribējām tomēr piedzīvot vēl vienu sesiju ar viņu, kas jau bija gaužām nesen. Tas bija vasaras noslēgumā. Ja var nosaukt pa vasaru to, kas bija. Vasara noslēdzas 21. septembrī pēc astronomiskā kalendāra. Tā tad rīt, vēl arī šodien ir vasara. Tā mēs te vasarā sēžam. Džemperos. Un ierakstījām vēl 2 dziesmas, kas ir viens šobrīd pāris radiostaciju Viļņos aktuālais superhīts minūtes un stundas. Visiem plaši zināmais. Grupīs kļūst traks un met savus krūšturus uz mikrofoniem. Tas tam citā ir gadījies? Protams, ka ir gadījies. Tikai parasti ir džeki. Džeka krūšturos. Džeka krūšturos. Es noteikti pavaicāšu, kur jūs tādā gadījumā esat spēlējuši. Bet... Saksofonā. Veicīt, kādreiz atceros tos senos laikus, kad, ja tu neesi spēlējis saksofonā, tad kur tu vispār esi spēlējis? Tas ir jautājums jaunajām grupām. Tagad gan, kas tur kaut kas notiek vēl? Nav ne jautājums. Gadiem tas saksofons ir izņemts no tā rāmieša. Jau tik tālu esam nodzīvojušies. Saksofonus liekam mierā tajos rāmjos. Es domāju, ka, ja reiz mēs esam atbraukuši un runājam par to spēlēšanu, kādu no tām jaunajām dziesmām? Kaut ko no tām jaunajām dziesmām varētu droši. Kur uzspēlēsim Part of Me vai minūtes un stundas? Tas bija tā kā abas, jā. Nav laika apstāt. Šis būs eksperimentāls pirmatskaņās tādā gadījumā. Fall down from the clouds to touch your face. No matter where you've been, you can only see a part of me. No matter what you've seen, it's your choice to take or give. No matter what you've seen, you can only see a part of me. Where you've been, it's your choice.
watch your face. No matter where you've been, you can only see a part of me. No matter what you see, it's your choice to take or give. No matter what you see, you can only see a part of me. No matter where you've been, it's your choice. No matter where you've been, you can only see a part of me. No matter what you see, choice to take or give. No matter what you see, you can only see a part of me. No matter where you've been, it's your choice. Paldies grupai Indigo. Dzirdējām viņu dziesmu Matchstick Men. Nē, šis bija Part of Me, kas Part ir... of Me. Kas ir... Tā kā Keitija Perī. Tā kā Katy Perry pārējais. Man jau likās, kaut kur dzirdēt bija. Kurš no kur nošpikoja? Es ceru, ka mēs no viņas. No Adeles. Mēs abi nošpakājām no Adeles. Tātad mēs šovakar esam redzējuši jau pāris augus, tātad 3 dziesmas dzīvē esat nospēlējuši, ja, diezgan akustiskajā versijā, nevis tā, kā jūs to spēlēt parasti. Jūs sevi devējat par progresīvā prog-roka grupu. 3 teikumos. Kas tas tāds ir? Ko ziemā ēd? Tā tālāk. Nu, vairāk varbūt nevis par pašu stilu, bet kāpēc tas ir tas, ka, pie kā mēs esam pieķērušies, nu, ka tas ir mūsuprāt tuvākais tam, ko mēs spēlējam, jo par spīti tam, ka esam galēji arī pasmagi, kad spēlējam pilnās skaņas koncertos, mēs tomēr pieturamies gan pie melodiskuma, gan arī tomēr sādam kaut kādu matemātiku iekšā tajos rifiņos, lai paši sevi galvenokārt izklaidētu. Bet tā stila izvēle jau pa lielam notiek tā, ja kādreiz katrs mēģināja tur, ja tev ir kaut kāda grupa, tad tu viņai beigās pieliec roks, Indigo roks, vai kā visi vienlaik darīja. Tu vienā brīdī arī tas vienkārši ir, tu reģistrējies entajos dažādos portālos, kur vienkārši tev piedāvā kaut kādas ieklikšanāmas opcijas. Tātad kaut kas ir jāizvēlas. Nu, nevienai grupai nepatīk runāt par to, ko viņi spēlē, jo tas nozīmē, šogad tu spēlē prog-roku, pēc gada tu raksti, ka tu spēlē psihedēlisko roku. Kas tad ir mainījies? Nu, ka... Jūs atbraucat uz radio, un tur radio DJs arī prasa, kas tad ir mainījies, ka sastāvs nav mainījies, vai kas? Nu jā, tas ir lietas, kas ir jāizskatās. No kurienes nāk Ulbroks? Es varu pateikt, no kurienes viņš nenāk. No Līgatnes. Depresīvas kā tiem šobrīd studijā. Zibeņiem. Ja kāds no klausītājiem grib redzēt maršu uz radiovalmiera.lv, tur var paskatīties arī video tiešraidi sadarbībā ar Vidzemes televīziju un Red TV. Paldies jums. Komercinfo. Paldies, Andri. Reklāma. Reklāma būs mazliet vēlāk. Tātad progroks, tur ir melodija, matemātika, kas vēl? Gan liels smagums. Nu kā matemātikā ir vienmēr progresija. Geometriskā vai aritmētiskā tad jāatrādas. Pacelt to mikrofonu mazliet augstāk. Tā kā. Nu nē, pie lūpām. Pie savām. Yes. Jā. Čau, mikrofon. Čau, Jāni, mikrofons tev arī saka čau. Grupa Indigo pirms kāda brīža bija apklusuši. Kāpēc? Kas notika? Kāpēc? Nu, bija tā, ka... Bunzinieks nebija. Nē, tā nebija. Mēs tajā laikā... Linda sāk strādāt. Linda dabūja pirmo darbu. Okay. Nē, bija tā, ka mēs esam kopš 2002. gada, kas ir mūsu dibināšanas gads, traki visu laiku skrējuši, tur spēlējuši. Bija laiks, ka mēs tur bijām festivāla vinnētāja grupa. Tad mēs bijām grupa, kas rakstīja albumu. Tad mēs bijām grupa, kas koncertēja ļoti intensīvi albuma tūri. Pēc tam nākamais bija Zviedrija, ka jau mēs mēģinājām tā kā atrauties no tā, ko mēs darām. Pēc Zviedrijas bija atkal kaut kāds 1,5–2 gadu spēlēšana ar praktiski nemainīgu programmu ar to visu. Un tad tu tīri cilvēcīgi apnika tā kā? Ne apnika, bet ir vienkārši tas nogurums, un kad tu saproti, ka tu nespēlē vairs neko jaunu, ka tie koncerti ir tik bieži, ka tev nav laiks radošiem mēģinājumiem starpā, ka tev vienkārši vajag
vajag paņemt kaut kādu laiciņu brīvu. Un tad mēs nevienā brīdī nepasludinājām, ka grupa Indigo pārtrauc darbību, lai pēc tam taisītu lielu atkal apvienošanās koncertu. Tā nebija. Mēs paziņojām par to, ka mēs paņemam tādu atpūtas brīdi, bet par pastāvēšanas beigšanu ne, jo mums īsti nebija arī. Mums it kā bija pauze, bet mēs ik pa laikam sanācām kopā un kaut ko arī padarījām. Jā, bieži bija mēģīši ar laptopu, kas piemēram, arī bija aizsākums kaut kādām dziesmām, ko mēs ierakstām, pabeidzam komponēt. Šobrīd vienkārši pāris cilvēku sastāvā ieslēdz laptopu. Tu zini, tev nav. Skype zvanu uztājas visiem konferences. Klausies šito. Nu jā, un ieraksti kaut kādas tās 2 stundas. Jā, tas skan forši, kādreiz izmantosim to. Nu, tā, ka tas nebija tā, ka vienkārši man nepatīk, kā skatīties uz Mārtiņu. Arī tas. Bet, ne galvenokārt. Krišs, kā tev liekas, ar ko atšķirās grupa no solo mākslinieka? Krišs, ar ko atšķirās grupa no solo mākslinieka? Mārtiņ, manuprāt, ka galvenā pazīme ir tāda, ka grupā darbojas vairāk cilvēku. Un, ja viņi darbojas vairāk cilvēku, viņi tik un tā veido kaut ko vienu, kaut kādu kopumu, vai ne? Piemēram, radioklausītāji. Es gaidu stāstu morāli. Jā, radioklausītāji, kur klausās mums šobrīd ar saviem radiouztvērējiem, varbūt neredz, bet noteikti neredz to, kas notiek studijā. Es tikmēr varu izstāstīt, ka, piemēram, kamēr viens no grupas dalībniekiem runā, tikmēr pārējie 3 ar raksta zīmēm droši vien tikai sev saprotamā valodā kaut kādā veidā sazinājās. Piemēram, tikko bija necenzēts žests, ar kuru mēs arī sapratām visi pārējie, bet pirms tam es īsti nesapratu, ko bundzinieks gribēja solistam parādīt. Varbūt mikrofonu varētu padot tālāk. Es viņam parādīju, ar ko atšķirās solists no grupas, jo solists ir You're beautiful, bet grupa ir Dzels griezēji! Jā, tā, jā. Nu jā, to es arī gribēju pateikt. Kā Emīkiņi būtu Valmērā? Foršs neesmu bijis mājās ļoti sen. Patīkam atgriezties mājās. Zara mājniekiem saka, lai kotlets liek sildīties, ka tu pēc pusstundas jau būsi klāt. Jā, māmiņa jau teica, ka esat pagatavojis vakariņas. Ļoti skaisti. Tagad, bet vakariņās vēl neejam. Vēl pusstundiņa mums priekšā ētera laika. Iesim nelielā pauzītē, noklausīsimies kādu jūsu ierakstu. Es ticu, ka tas ir, es nezinu precīzi no galvas, vai tas tik tiešām ir no pirmā albuma, visu trekli īsti no galvas nezinu. Altāra dziesma. Jā, tas bija no pirmā albuma mūžšanas. Sen. Sen, altāra dziesma skan. Aiziet, lai skan. Kurš gudrību ir pilns šos vārdus, sviež sejā tevīs viens, dusmām rīms to tāds kaus atļaus un nepalaidīs prom. Kāds klusums starp stikla lelītēm, tāds mirdzums, tik augsts, bet sildīts bija. Man sekas nevajadzēs, nederēs pie tavas skavās ejas. Tu lūdzies, kā pie altāra sev palīdzēt, tu nevarēsi lekt un smīt, kā bērnībā, un saulei salu dēļ.
Radio Valmiera reklāma. Lai iepirktos, nav jābrauc uz Rīgu. Ietaupi laiku un naudu, iepērcies savā tuvākajā tirzniecības centrā Valleta, pašā Valmieras centrā. Ar Valletas klienta karti pie mums līdz pat 20% zemākas cenas nekā tirzniecības centros Rīgā. Pastāvīgās atlaides skaties valleta.lv. Latvijas reģionu televīzija RTV. Ikdienas ziņas, notikumi, aktualitātes un raidījumi no visiem Latvijas reģioniem vienā kanālā. RTV. Skatieties mūsu Lat-Telekom interaktīvajā televīzijā Pamata pakā. Latvijas reģionu televīzija RTV. Tu klausies Radio Valmiera? Es arī. Tāpat kā es. Es radio klausos pat guļot. Parādi, kā Radio Valmiera klausies tu, un mēs tev uzdāvināsim īstu kāpostu. Vairāk par konkursu radiovalmiera.lv. Krišs kāpostiņš balvu fondā nav iekļauts. Reklāma Radio Valmiera 64 222 213. Radio Valmiera akustiskā ceturtdiena. Un šoreiz akustiskā ceturtdiena turpinās ar progresīvā roka grupu no Rīgas. Grupu No Rīgas. Indigo. Jūs esat no kurienes, starp citu? Mēs esam apkopojums. Bunzinieks no Valmieras. Bunzinieks no Valmieras, pārējie 3 laikam ordināli no Rīgas, kaut un Leipārsā dzīvojas pa Ādažiem šobrīd. Bišķiņi Saulkrastē, bišķiņi Ādažā. Kaut kā tā. Es domāju, ja esam uzsākuši to pirmā albumu noskaņu, mēs tā pakonsultējamies, ka varētu nospēlēt arī Sapņu pili, kas nav spēlēta mūžību. Tas arī kaut kas laiku, kad, no 2005. gada? 2005. gads, kad mums bija gari māti ar celiņu vidū. Mums, kā vienmēr, patīk. Man nav celiņš vidū. Man nav celiņš vidū. Un albumā tā bija 19. dziesma Sakņu pīle. Aiziet, māti. No 68 dziesmām, jā. Jep. Saprast nav ko daudz, un klusēt
Paskat, nepagāja ne pusraidījums, un grupa Indigo ir atdzīvojušies. Jā, Sākumā šī bija jauka pagremdēšanās atmiņā. Sākumā tāda saskāpuši mazliet izskatījāties, tā kā atbraucāt, bet tagad izskatās jau mazliet esat uzsprāguši. Labā nozīmē. Patīkama atmosfērā nedaudz atvērām mūsu dvēseles. Ļoti skaisti. Vai tās dvēseles atvērās no tā pārvērstā ūdens? Jā, es paņēmu līdzi ūdens pudeli, kaut kāds Džeks Garbatēns ar bārdu parādījās un pārvērt visu man ūdeni vīnā. Viņam bija celiņš pa vidu? Vai viņš izskatījās pēc krišu kāpostu? Nē. Kādā krāsā mati bija? Es neredzēju, viņam kaut kāda spīdīga cepura bija. Viņš teica, Lūkas un tavs tētis. Tur ir kaut kāda sarkano jūra arī. Jā, tā bija Sapņu pils no pirmā albuma. Tiešām tas bija. Kur mēs viņu ierakstījām? Pie autobusu debesīs puiši. Jā. Pie Armāna Trēlika. Nē, pie Trēlika. Armāna Trēlika šo ierakstījām. Skūza. To dziesmu vai visu albumu? Šo dziesmu, kā es minēju, to albumu mēs ļoti dažādās vietās rakstījām. Gan Timrota Vecrīgas studijā, gan kinostudijā pie Mārtiņa Burkēvica, gan turpat kinostudijā citā telpā pie Trēlika, gan bija tāds ķīmiķis skaņu mākslas. Rīgas kinostudijā jums pašiem bija mēģinājums telpā, ne? Jā, tur bija un tur mēs iepazināmies. Jā, tur mēs, tas bija skaisti. Visi Latvijas mūziķi. Nē, tad visi Latvijā bija mūziķi. Palaimi, nē, Mārtiņ. Okay. Tie, kas bija beigti, neatnāca. Ejam tālāk. Ejam. Uzspēlējam kaut ko. Vai papļāpājam? Papļāpājam. Nē, ejam. Starp citu runājot par albumiem, jūs tagad esat atgriezušies ar jaunu sastāvu, ar jaunām asinīm, jauniem spēkiem. Būs arī trešais albums? Jā, noteikti. Jau mums ir rezervēti datumi tieši pirms Ziemassvētku laika. Turpināsim gan strādāt ar Gati Zāķi, pie kā esam ierakstījuši jau pēdējās 3 dziesmas, kas bija divas ierakstu sesijas, gan arī studijā Soundvision studijos, kas ir forša studija. Jā, šo es pazīstu. Tā kā jā, decembrī mēs ierakstīsim, pa māsterēšanu vēl nav skaidrs, bet droši vien aizsūtīsim savu disku kaut kādā paciņā uz importa zemēm, lai kaut kā forši nomasterē. Tad izdomāsim, kur, kā, vai mēs paši izdosimies, vai mēs sadarbosimies ar kādu. Pie Guntara varbūt tās izdosieties, ne? Zini kā, ir tās figūriņas, kur tu pakrāt un viņš tev pasaka atbildi. Droši vien tādai figūriņai būs jāpēc. Aha. Kaut kā tā. Ir vēl daudz jautājumu, kas nav atbildēti, bet ir jau pierezervēts laiks, tā kā albuma ierakstīšana ir akmenī cirsts fakts. Un es domāju, ka jau pavasarī būs albuma tūra ar kādu lielāku noslēgumu. Ir pāris vietas, kas mums ir padomā, kur mēs gribētu uztaisīt iespējams lielāko šī brīža. Jūs arī būs pievienosies tiem māksliniekiem, kas taisīs lielu koncertu. Jā, bet tā ir jādara. Zini kā, ja tu to dari. Ir jātaisa tie lieli koncerti, jo ja tu gribi spēlēt vairāk nekā 500 cilvēkiem, tev ir arī jāatrāda kaut kādā lielākā telpā. Nav, man liekas, vērts īsti taisīt pagrabu koncertus. Loģiski, nē, es atvainojos. Ir vērts viņus taisīt, lai sanāktu cilvēki un tevi iepazīst. Bet vajag, lai cilvēkiem ir kur izvērsties, kur izplātīt rokas, kājas. Un tie ir tie koncerti, ko tu atklāji vai noslēdz tūri. Patās izbraukās mēs, ka nekas nelīdzinās foršam koncertam mazā klubā, kur pēc tam ar tiem pašiem cilvēkiem papļāpā. Tie labākie, jā, bet tā ir cita lieta. Ja tu tomēr neesi snobs, kas, es esmu tik underground, ka mana mūzika, es nenesīšu cilvēkiem, tad saņemies pārkāpt pāri organizatoriskiem čakaram un parādi to. Tas ir tas pats, kas daudzi jaunie mūziķi saka, ka viņi jau nespēlē citiem, viņi jau spēlē tikai sev, kaut gan no otras puses, ja tu esi uzkāpis uz tās skatuves, tad jau tu spēlē kādam citam. Tad apsoli sev, ka nekad nenospīdīs rek podziņu kaut vai laptopam, lai tu kā DJs esi sastaps kādu mūziķi, strādājot, kurš spēlē tikai sev. Tikai sev. Viens otrs ir, kas ir spēlējuši plašākām publikām un tagad ir tā kā norakušies klusāk un gandrīz spēlē tikai sev. Jūs viens otrs, ja jūs klausāties šo te, jūs nespēlēt tikai sev. Ir svarīgi arī, mēs svinam kā grupa, kā kopš mēs esam Indigo 10 gadus, tas ir diezgan daudz. Un man joprojām šķiet, ka ir svarīgi bakstīt sev ārā no komforta zonas. Piemēram, tagad Fonofestā spēlējot Cēsīs Uplandos, iepazināmies ar puisi no apvienotās karalistes, kurš vēlējās mums redzēt pie sevis. Tāds, tur tu aizbrauks, ka kas tev neviens negaidīs, tur sarkanu paklāju, un tur tā ties tādos pašos pagrabos uzspēlēs. Bet, jā, ar puišiem lēmām, ka brauksim, uztaisīsim foršu braucienu oktobra beigās. Un
Jā, jau katru. Tātad tēmēt arī uz ārzemēm. Tā nav tēmēšana, tā ir drīzāk labi laika pavadīšana. Vienkārši izbraukšana ekskursija gandrīz vai ar uzspēlēšanu. Ekskursija ar instrumentiem, kurus paņemsim līdzi. Droši vien instrumentu iečakošana lidmašīnā būs tik dārga, ka mēs spēlēsim uz ukulēlēm vai tam līdzīgi beigās, bet to mēs noteikti iemožināsim kādā video. Ko mēs arī noteikti redzēsim kādā sociālajā tīklā. Atbraukuši ekskursijā uz Valmieru, esat šo instrumenti ir līdzi, jā, ne ukuleles, bet dažādi citādi. Tā reiz, kad arī bungu komplekts, vismaz nepilns, bet tomēr bungu komplekts kaut kāda bungu ukulele. Bunzaniekam uz drobens tā ir limonāde vai... Tas ir mūzikas instruments. Limonāde portāp mūzikas instruments. Limonādes reinkarnācija. Es domāju, liekam visas savas reinkarnācijas un visus savus instrumentus un grabuļus pie lietas un nospēlējam. Nospēlējam ūdens torņus. Jā, uzsākām to no. Dai. Kāpēc nē? Kā? Mārtiņ? Cik? Iepriecini mūsu skaņām. Dedz. Paveros, ūdens torņos dzeltenos, putniem līdzās aizelsies. Es lidoju, kādam līdzās apsēžos un par ēnu pārvēršos, kāda svaidā paslēpšos. Es uzsiedu. Manā sejā nepanesams svaids, manā sejā neslēpjas vairs naids, manā sejā uzticams un maigs, manā sejā. Kāds jau paklūp, kāds vēl smējās, ceļi beidzas bez izejās. Nemeklē, es atgriezīšos, lidoju. Laimes pārņemt skauju sevi, uzdāvinot pašu sevi. Esam ziedi vienam zaram, mēs uzziedam. Manā sejā nepanesams svaids, manā sejā neslēpjas vairs naids, manā sejā uzticams un maigs, manā
Es nezinu, tā ir smieklīga dziesma vai smieklīgi spēlēt, vai es tiešām nesaprotu. Tie, kur neskatās video tiešām, esat daudz nokavējuši. Zini, kā tām dziesmām, kuras... Akordus pat atcerējāties dziesmas laikā, es pamanīju. Sākumā man šķiet, ka basģitāras spēlē citi dziesmas. Mēs mēģinājām nospēlēt vairāk dziesmas. Vienlaicīgi, jā. Bet kas bija tas pats smieklīgākais tajā visā? Šajā visā? Tas, ka mēs braucot mašīnā, domājam, ka varētu nospēlēt ūdenstorņus, ja mēs tā teikt, spēlējam vairāk akustiski. Nu, ka iesim uz kaut kādu tiešām nedaudz pagremdēšanos atmiņās, nospēlēt to, ko cilvēki, kas varbūt reliģiski nāk uz katru koncertu, lai arī viņiem ir interesanti ieslēgt rāģiku un dzirdēt dziesmu, ko viņi visticamāk ir nedzirdējis dzīvajā vēl tuvākos 10 gadus. Dzīvajā pilnā skaņas koncertā. Un tad lēmām tā, ka jā, uzspēlējam ūdenstorņus, bet spēlē vatari, mēs paskatīsimies. Jūs barē neatceraties, vai arī tā kā dziesma no pirmā albuma, un viņa šobrīd liekas pārāk naiva jau, vai? Nu jā, un es sāku spēlēt, un es ieraudzīju, ka viņi visi tik smieklīgi. Nē, tās dziesmas, kas mums liekas smieklīgas no mūsu vēstures, tās mēs nespēlētu. Jo mums tā nav. Tā dziesma, kur tu dziedi anekdoti. Bombs asmēs. Neiesim tur. Tā ir cita dziesma. Tā ir mūsu. Tā ir cita grupa vispār. Nē, tā ir mūsu Jāna dziesma. Runājot par smiešanos, mums klausītāji ar Twitter vārdu Una the Weed sūta jums sveicienus, un viņa raksta, tu mani neslāpēji, tik laba akustiskā ceturtdiena. Pateicoties jums. Paldies tev. Saka visi 4 tīko puiši. Es saprotu, ka grupas ģitārists runā vismaz 12 balsīs. Paldies, Una. Una pagriez. Jā, nemeklē darba gadījumā. Mums kā reiz pietrūkst 12 balsīs. Jā, es nevaru, jo man tajā laikā, kad tu pirmie teici, ka ir grafiks, tad man ir vienpersoniskais zēnu kurs jāsien. Izklausies. Es esmu 18 zēni. Labi, es tā aizskatījā pateikšu. Tā, kas tur The Wow? The Wow. Punk Floyd, The Wow. Jums ir vēl viens jautājums. Twitterī Ilga vaicā, vai jūs savus draudzenes ņemat līdzi turēs ārzemēs vai Latvijā, vai tas tomēr ir tāds džeku pasākums? Ja pietiek vietas pāris līdz Bet, ja godīgi, varbūt Ilga grib kļūt par jūsu draudzeni un doties līdzi. Ilga, esi mūsu draudzene un brauc līdzi. Ja tev ir mašīna un var mūs paņemt. Līdzi. Nē, tas ir atkarīgs no pasākuma. Ja tu vari paņemt līķi. Ilga brauc mums līdzi, ja tu vari paņemt līķi. Tagad jau man ir Valle. Es vecīt, esmu Valle. Tā kā Mārtiņš ir pārāk vētraini pavadījis piekdienu, man jānes mājās, kā tad viņš ir man šālu. Nāc mājās. Bet tad kā, jūs ņemat līdzi tās meitenes turēs vai neņemat? Nu, dažreiz ņemam, dažreiz neņemam. Jums ir meitenes vispār? Kādas meitenes? Kam meitenes, kam džeki? Ilga, es saku, ka tev atbildi apmierina. Mums ar Mārtiņu, zin kā, mēs ar Mārtiņu jau esam tādi, mēs esam jau tādi. Mēs ar Mārtiņu esam tādi. Mēs ar Mārtiņu jau esam tādi, un mums pareizi atbildes līdz ar mūsu dāmītes. 7 minūtes noturamies. Ļauj pabeigt, jo Jānis saka to, ka mēs ar Mārtiņu, mēs ar Jāni esam tādi. Kāpēc runā divos mikrofonos? Man ir liela māni. Tātad Mārtiņš ir piecēlies. Mums ar Jāni ir tā jau, ka mums ir mājās gaida mazā paudze. Tādēļ mēs ņemam līdzi tikai džekus. Jā. Es tagad arī apsēju. Skatos, ka ir ļoti tuvu raidījuma beigas. Cik dziesmas mēs vēl varam paspēt nospēlēt? Vienu, un vēl parunāsim par kaut ko, kā jums iet. Kā mums iet pārmēģis pēc, jā? Aiziet, sarunāts. Uzspēlēm minūtes? Davai! Uzspēlēt kārtas. Ja dos lūdzu to ūdeni padzerties, paldies tev. Ūdeni sniedz Andris, bet Jānis sniedz to ūdeni, kas ir pārvērsts. Atnāk pie tev dzīvoklī Antikrists un pārvērš visu tavu vīnu ūdenī. Nebied, es jau nosvīdu pilnīgi. Okay. Bet tas atnāca.
piesaka minūtes un stundas. Labvakar, mēs esam grupa Indigo un šī ir mūsu dziesma minūtes un stundas. Akustiski. Atkal galva tukša, cits uz citu neskatās. Mēs piedziedājam vismaz. Histeriski nepamosties, minūtes un stundas kūst, atvērt acis, apmaldīties, sāk no jauna, histeriski nepamosties, minūtes un stundas kūst, atvērt acis, apmaldīties, sāk no jauna, telpa paliek klusa, cits uz citu neskatās, ziņkārība izģērbusies, spiež vēl slinki turpināt. Zaļos dūmos tukšās glāzēs, draugi mainās, sejas runas pāri tiltiem, gar pieminekļiem, mājās gulēt, izgulēties, histeriski nepamosties, minūtes un stundas kūst, atvērt acis, apmaldīties, sāk no jauna, histeriski nepamosties, minūtes un stundas kūst, atvērt acis, apmaldīties, sāk no jauna, Nu, te jau gluži tā kā pilnajā sastāvā, tā kā ar pilno skaņu, vismaz attieksmes ziņā. No attieksmē problēmas nebija. To man šķiet varēja sajūt pat tie, kas neskatījās, bet vienkārši klausījās, varēja dzirdēt, ka solists jau sen ir piecēlies kājās. Radioaparāts sāk pa galdu laiku. Nokrita no galda vienā brīdī. Un pirmajā pantiņā bija klusums, jo Mārtiņam atnes ēdienu. Un tie, kas skatījās video tiešraidē, zina, ka... Vēl vienu pizzu šķēlīt. Tas tā kāds lokāls humors, jā. Kāds lokāls. Totāls humors. Nē, nu
Baigi forši uzspēlēt šitā bija, ne? Jā, nu baigi forši, ka jūs atbraucāt. Pēdējais jautājums, kā katrā intervijā ar mūziķiem un grupām. Kad jūs vēl kaut kur varēsiet dzirdēt dzīvajā? Nāciet jau parītdien uz klubu Naba Club Rīgā, kur mēs spēlēsim vienā no Circle Pitch shows organizētā pasākumā, kur spēlēsim mēs, arī Valmieras puikas Getos Loba, Parāra un... Jums ir viens bundzinieks. Mums ir 4 bundzinieki, bet viņi izskatās vienādi. Aha. Nevienam no viņiem nav nabas, viņi ir klonēti. Tāpēc spēlēsiet Naba klubā. Jā, un bez Naba klubā. Un jā, tur mēs uzspēlēsim jau pavisam drīz. Un tad katrā ziņā pa mūsu aktivitātēm var sekot gan Twitterī, twitter.com, šķērsvītra un Indigo, arī grib, apakšsvītra band. Nu, bet, ja kāds ierakstīs mūsu grupas nosaukumu Google meklētājā vai kādā citā, viņš bez šaubām atradīs mūs gan Facebookā, gan Twitterī, gan arī citās... Jums arī mājaslapa indigo.lv. Mājaslapa pagaidām ir tādā kā ziemas čučā, mēs preizi ieliekam tur svarīgākos jaunumus, bet mums ir grūti skatīties uz to veco dizainu, bet tāpat laikā mēs jauno taisīsim tikai līdz ar jauno albumu un visu to vizuālo identitāti. Apsveicam! Ko jūs apsveicat? Es nezinu. To mēs vēl neizdomājām. Bet tā, ka tur var uzzināt par mūsu koncertiem, jo jau oktobra beigās mēs nedaudz izšmauksim no Latvijas, kā es minēju, lai uzspēlētu Londonā pāris vietiņās. Un tad jau būs bīstam tuvu decembris, kas nozīmē, ka mēs nolīdīsim studijā, lai strādātu pie jaunā materiāla. Tāpēc, ja kāds tā kā varētu aiziet, bet varbūt citreiz labāk, lai nāk sestdien. Jā, tā bija 13. balss. Ok, tātad sakojam līdz grupai Indigo sociālajos tīklos. Vai vienkārši stalkojiet mūs uz ielas. Vai vienkārši stalkojiet viņus uz ielas, un mēs sakām paldies grupai Indigo par viesošanos. Mēs sakām paldies jums par pieņemšanu. Augstiskajā ceturtdienā. Ar to Super, mēs puiši. esam arī pietuvojušies izskaņai, un lai jums labs ceļvējš atpakaļ. Apsveicam. Un klausamies radio. Apsveicam. Jā. Čau. Paldies, čau. Čau.